Labdien! Šajā video es nedaudz izstāstīšu par šodienas uzdevumu rasēšanā. Jūsu uzdevums ir izveidot maketiņu no kāda kartona vai putuplasta. Tas būs tā kā jūsu darba materiāls, ar kuru jūs pēc tam strādāsiet. Materiālam jābūt tādam, ko viegli sagriezt. Objektiņa jūsu kubiņa nosacījumi ir tādi, ka tas nav perfekts kubs, ja? Tam drīkst izgriezt kādu gabalu un pat vajag, ieteicams, bet nevajadzētu griezt kaut kādas slīpos griezumus, ja? Jo tas pēc tam būs jārasē. Ja? Tātad leņķiem jābūt ir 90 grādos savā starpā. Nedrīkst būt nekādas slīpnes, nederēs, nav obligāti taisīt kubu, ja? Bet jūs varat domāt kā par kubu, bet jāizgriež noteikti kāds gabals ārā vai gabali, kā jūs paši izvēlēsieties, bet šis mans paraugs nav jāuztaisa, ja? Jums jāizdomājas savs variants, kā jūs varat uztaisīt. Šeit es demonstrēju izklājumu. Protams, šī te kāpnīte, tā ir tā priekšējā daļa. Griežot kartonu, lai viņš precīzi locītos, tad, ja man jāloka uz to pusīti, tā kā, ja, tad es iegriežu viegli ar nazīti otrā pusītē, ja, nepārgriežot materiālu, tad būs precīzi griezums, locījums. Tāpat arī runājot par kāpnīti, ja, kas būs šeit priekšpusītē, ja es lūku šo pusi, iegriežu šeit, un ja man jāloka uz šo pusīti, ja, tad es otrā pusītē griežu. Ja. Tā ir smuki salokās. Līmēt jūs varat karsto līmu, skoču vai momentu līmu, kas jums mājās, ar ko vieglāk. Šis ir tāds makets, kam nav jābūt obligāti perfektam, bet viņam jābūt skaidram plaknēm, ja, lai jūs to pēc tam varat uzrasēt. Runājot par izmēriem, ja, vienas malas garums 5 līdz 7 cm, bet es iesaku taisīt precīzus, netaisīt 5,7 mm, ja, jo jums tas pēc tam jāmaketē. Ja. Labāk izvēlēties apaļus skaitļus, tur 5, 4, piemēram, šeit varētu būt 2, ja, tas izgriezumiņš, ja, lai jums nav tur pēc tam to milimetru atlikšanu, tur ja, daudz jānodarbojas un mērīšanu lielu. Tā, šeit tas izklājumiņš daļai jau salīmēts, atliek tikai to priekšiņu kāpnīti pielīmēt, ja, un svarīgā daļa. Svarīgā daļa ir tāda, ka katram skatam jums būs jāizvēlas sava krāsiņa. Šīs te krāsas jūs izvēlaties paši pēc tā, kas jums ir pieejams mājās, kādas tur aplikācijas papīra vai flomasteri, drīkst arī skrasot vienkārši, bet katram skatam ir sava krāsa. Šeit virsskatam ir tāda purpura, virsskats tas ir tas skats, ko mēs skatāmies no augšas, ja, tās plaknītes, ko mēs redzam. Līmējam virsū uz tām plaknītēm, kuras mēs perfekti skatoties no augšas redzam, uz šīm te sāna plaknēm nelīmējam, jo tas nav virsskats, ja? Līmējam tikai to, ko redzam no augšas. Šis, ja? Toties sānskati sanāk tā, ka ir abās pusītēs. Gan vienā pusē ir sānskats, gan otrā pusītē sānskats. Tāpēc ir šie te man zaļi izvēlēti. Vienā pusē es pielīmēšu zaļo un otrā pusē zaļo. Tad ir tie virsskatiņi un tad ir pretskats. Pretskats šajā gadījumā ir šī te daļa, kas sanāk tam manam maketiņam, tā kā es viņu novietošu, es izdomāju tā, lai tas griezums man ir pretī, lai man nav jāzīmē pēc tam darbs ar raustītām līnijām. Es izvēlos šo te pretstatā, un tā man būs dzeltena krāsiņa, ja. Redz, es skatos, un ieteicams arī uzreiz pierakstīt klāt, kurš skats ir kurš, ja. Un rezultātā ir šāds te maketiņš. Viņam, kā jau es teicu, viņam nav jābūt ideālam, bet viņam ir jābūt saprotamam, ja.
saprotamam tādā ziņā, kurš skats, kurā vietā parādās. Pretskati un virsskati, ja? Skaidri nodefinēts sānskats. Pēc tam, tad, kad tas jums ir izdarīts, jums būs jārasē. Virsskatu mēs rasējam apakšējā stūrītī, atceraties to lapas dalījumu, kur tu viņu redzēt šeit, ja? Virsskats, varat apakšā pierakstīt, un pretskats, sānskats, ja? Kā mēs to visu dabūnam gatavu. Smalkās lietas, ko bieži vien palaiž garām, ir tādas, kad pretskats ar virsskatu atrodas tieši viens otram tā kā pretī. Reku šeit ir viegli redzamas palīglīnijas, jums viņas var būt jāvelk, ja? Un objektiņi, tie skati atrodas tieši viens otram pretī. Nevar būt nekādas novirzes, nekādi citi pagriezieni. Šis te objektiņš, ja, virsskatā, viņu noliekam, ja, skatāmies no augšas, uzzīmējam to, ko redzam. Notupjamies šo pašu objektiņu un redzam pretskatu savukārt. Nekur mēs negrozam objektu, nemainam viņa pozīciju, lai nav tā, ka vienā skatā, virsskatā viņš ir šādi novietots ar to trepīti, ja? Un otrā skatā pat 90 grādu pagriezt. Tas ir tā kļūda veidojas tajā brīdī, kad vienkārši tiek mainīts skata punkts. Te es skatījos pretī, te es pagāju no sāna kaut kā vai pagrozījos un uzzīmēju kaut ko citu. Ja? Tātad, lai varbūt būtu saprotamāk, ja jūs novietojat viņu pretī, pretskatā jūs redzat to, ko jūs redzat, virsskatā jūs tam pašam objektam jūs atrodaties šeit, pakāpjaties augšā, skatāties uz leju, redzat virsskatu. Un negrozaties, paši nestaigājat viņam riņķī, atrodaties šeit, pretī skatoties no šejienes, paceļamies augšā, redzam virsskatu, ja? Un tā tas arī ir jāuzzīmē ar visām palīglīnijām un arī izmēriem. Tā, es aizskrēju par tālu. Tā tad ir pretī. Protams, šie te platumi jums viss ir jāizmēra no maketa un jāieliek šī te līnija pareizajā vietā. Par sānskatu zīmēšanu. Sānskats sanāk tā, kad, ja mēs pretskatu skatījamies pretī virsskatu no augšas, tad sānskatā jūs pagriežaties uz šo pusīti, nostājieties šeit, skatāties uz to pusi. Un ko jūs redzat? Kādu virzienu formai jūs redzat? Un tas tad arī ir jāuzzīmē. Tā, un kā to var redzēt? Šādi te, ja? Un kas notiek ar tām līnijām? Kā mēs viņus varējām dabūt? Pārnesam. No pretskata velkam šīs te līnijas. Velkam, perpendikulāri, ja, pret šīm te asīm. No virsskata arī velkam, te ir tie 45 grādi, ja ir cirkuls, te liek te aso daļu un te pārvelk ar lociņu, vai vienkārši ar lineāli to pašu gabaliņu, kas ir šeit, atliekam uz šīs te daļas, ja, un velkam uz augšu. Šī te daļa mums tā kā sanāk, ja mēs sānskatu zīmējam no šīs puses, jā, tā kā es teicu, jā, jūs atrodaties šeit un skatāties uz objektu, tad šīs te līnijas, tā ir tā aizmugurīte, jā, aizmugurīte, velkās uz augšu šī līnija, un kur viņas satiekās. Satiekās šeit un satiekās šeit, novelk līniju. Tad ir šī te virsiņa, virsējā daļa šī te augšiņa, jā. Arī velkam uz augšu, kur viņa satikās ar šo līniju, te viņa sākas, un te ir tā kāpnīte,
kas ir pretskatā. Te būtu tā kā tā galda virsma, kā viņš stāvētu, jā. Te viņš satiekās, un te tā līnija noslēdzas, savienojas, jā. Te viņi iet uz priekšu, mēs skatījāmies no sāna, ka ir tā kāpnīte redzama, velkam uz priekšu. Te ar šo te līniju turpinās, jā, satiekās šis te. Tie te kā satek punkti, kur viņas beidzās. Tā kā šis moments ir svarīgs, jā. Tā. Jā. Virsskatu skatījāmies no augšas, pretskatu skatījāmies pretī, un sānskatu mēs skatāmies no šīs te kreisās puses uz to objektu, ko mēs redzam tādā virzienā. Tātad mēs viņu pagriežam uz lapu, un viņš būs šāds te, jā. Šāds te viņš būs, sānskatiņš, jā. Tad runājot par griezumu, jums ir jānogriež gabals no jūsu maketa, tāpēc būtu svarīgi, lai tas materiāls, ar kur jūs strādājāt, lai viņš būtu viegli sagriežams. Es izdomāju, ka es nogriezīšu šo te daļu no to mazo gabaliņu. Kas ir svarīgi griezumā? Es gabaliņu nogriezu, es gribēšu parādīt, kas paliek pāri no šī te lielā gabala, kad mazais ir nogriezt nost. Kurā skatā vislabāk var parādīt nogriezto gabalu, kā līniju. Šajā gadījumā tas ir virsskats, jo es viņu nogriežu, un tā ir kā līnija. Līniju mēs atzīmējam griezumu. Šādi te abās pusītēs svītriņas, un es gribu rādīt, kas paliek pāri no šī te virsskata, jā. Rādu virzienu, ka viņš man ir tajā pusē to skatu, es gribēšu parādīt to lielo gabalu, tātad mums būs jāskatās uz šo te lielo gabalu, liekam bultiņas klāt abās pusēs, izvēlamies kādu no lielajiem burtiem alfabēta, jā. Šajā gadījumā man ir A burts. Tad, lai es parādītu to griezumu šim te objektiņam, man viņš būs jārāda pretskatā, jā. Viņš man būs jāapgāž tā kā uz sānu, tāpēc es izvēlos viņu zīmēt kā turpinājumu šim te pretskatam, ja, kas bija izvelkt tās pašas līnijas vienkārši garākas, atlieku to pašu platumiņu, kas man bija šeit, ja, nu, šie te gabaliņi ir identiski, ja, uzzīmē to kastīti un reku es viņu noguldu to kastīti guļus, uzzīmēju viņu šeit, daļa, kas ir nogriezta, es iesvītroju vienādi 45 grādu leņķi, un līnijām ir jāsākās precīzi un jābeidzās precīzi. No vienas malas līdz otrai, ja? Nevar tā, ka kaut kur viņa te sākas, kaut kur viena pieskarās, otra nepieskarās, tā pavirši tas nebūs labi. Šādi te uztais griezumu. Un griezumam augšā raksta apzīmējumu, kā viņš tika apzīmēts ar kādiem burtiem. Rakstu griezums, man bija A burtiņi, jā, iepriekšējā tajā skatā, reku viņi ir. Es viņus parādu pēc tam. Šeit te uzrakstu augšā griezums A, svītriņa A. Skaidrs? Ceru, ka būs skaidrs. Ja nav, tad dodat ziņu, vēlreiz visu izskatīsim. Pieliekat izmērus, atceraties izmērus tuvāk pa 1 centimetru no jūsu zīmējumu neliek, tā tad vismaz centimetru no šīs te malas, ja? Un jābūt tā, lai visos skatos viss būtu skaidrs, gan šī te pakāpes augstums, šitādus te izgriezumus mēs izvelkam uz āru un liekam te, tāpat arī šo gabaliņu var izmērīt, pierakstīt izmērus, ja? Ne tuvāk par centimetru. Un šīs te līnijas ir biezākas nekā izmēru līnijas, ja liktu, ja? Ar bultiņām. Tā kā tāds ir jūsu šodienas uzdevums. Ja ir neskaidrības, rakstat e-klasē. Ja viss ir skaidrs, gaidu darbus rīt uz 9, ja? Iesūtītus.
Un, ja nepaspējat kaut kādu iemeslu dēļ, ziņojiet, lai es zinu, kā man reaģēt uz to, ka jūs kavējaties ar savu darbu izpildi. Bet nederēs vienkārši slinkošanas moments. Darbiem ir jābūt, jo nākošā nedēļa mācība mums ir noslēdzošā. Paldies par uzmanību!